gailuma. Kāpēc man nācās bastot stundas, jo es strādāju Jelgavas tehnikumā, kur stundas notiek līdz jūnija beigām. Man tiešām bija šodien jāatprasās no stundām, lai es varētu šodien šeit atnākt. Bet vispirms mazliet gribu pastāstīt par to, kādi skolēni mācās tehnikumā, jo tie nav skolēni tādi kā parastās vidusskolās, bet viņi nāk apgūt primāru profesiju. Un mans uzdevums ir viņiem mācīt latviešu valodu un literatūru, kur ir jākārto arī obligāts eksāmens. Kopumā šī gadā es mācīju 8 dažādas klases, jeb grupas, piemēram, mēbeļu galdniekus, klientu apkalpošanas speciālistes, kas bija arī mana audzināmā grupa, inženieru komunikācijas tehniķus, automehāniķus un datorsistēmu tehniķus. Tātad tie ir ļoti uz profesiju orientēti cilvēki, kuriem ir svarīgi apgūt tieši viņu profesijas priekšmetus, bet viņiem paralēli tam ir jāapgūst arī vidusskolas priekšmeti, kā arī latviešu valoda un literatūra. Bet šodien es vairāk stāstīšu tieši par klikšķi un par klikšķi 2 aspektos. Un, pirmais ir projekts Klikšķis, ko izdomājām mēs ar savu brīnišķīgo kolēģi Līgu Zaķi, kad vasarā direktori lūdza mums, lai mēs pārējiem skolotājiem varētu apmācīt viņus lietot tehnoloģijas, jo mūsu skolā noslēdzās daudz miljonu projekts, un skolā tika iegādātas dažādas tehnoloģijas, piemēram, balsošanas pultis, portatīvā datorklase, planšetdatori, un katra klase tika aprīkota arī ar interaktīvo tāfeli, kas bija liels jaunums gan man pašai, gan arī visiem citiem mūsu skolas skolotājiem. Un tā kā direktori bija lūgusi to, lai mēs palīdzam citiem skolotājiem šīs tehnoloģijas apgūt un stundās arī izmantot, man pašai vajadzēja tās apgūt vispirms, kas izdevās diezgan ātri, un man pašai ļoti iepatikās. Un es sapratu to, kad iepatikās man, tad pamazām iepatikās arī skolēniem, jo tas bija kaut kas jauns, un tas salīdzinot ar iepriekšējo laiku, kā viņi mācījās un kā mēs varējām mācīties, tas ļoti palielināja viņu iesaisti, jo viņiem bija stundās daudz interesantāk. Un gada beigās aptaujās viņi arī atzina to, ka tieši tehnoloģijas bija tas, kas viņiem radīja lielāku interesi par latviešu valodu un literatūru, un kas viņiem tieši palīdzēja mācīties. Un tad tālāk sākās tas, ka man vajadzēja arī dot padomu citiem skolotājiem, tīpaši sākumā tiem, kas strādāja man tuvumā, jo viņi redzēja, ka es paņemu tur tos sportīvos dators, paņemu pultis un nāca pie manis un jautāja, ko es ar viņiem daru, ko es daru ar to interaktīvo tāfeli, kā viņu vēl var izmantot ne tikai kā projektoru. Un skolotājiem bija svarīgi tas, lai nebūtu jāiegulda ļoti daudz laika apgūstot šīs te jaunās lietas. Tāpēc es viņiem mēģināju parādīt to, kā var izmantot to, kas jau ir iepriekš gatavots, lai izmantot to arī, piemēram, uz interaktīvās tāfeles un padarīt mācību procesu interesantāku. Vai, piemēram, ja ir nepieciešams skolēns aptaujāt, kā var izvairīties no milzīgām papīra kaudzēm un daudzām stundām rezultātu skaitīšanas, vienkārši ievadot šos te jautājumus pultīs. Un tas arī skolotājiem ļoti patika. Aprīlī notika skolā valodu nedēļa, kuras ietvaros bija arī latviešu valodas pēcpusdiena, kur es kopā ar vēl 2 citām latviešu valodas skolotājām šo te pēcpusdienu izveidoju. Un atšķirībā no iepriekšējiem gadiem, arī šajā te pēcpusdienā uzdevumi bija uz balsošanas pultīm, kas atviegloja gan darbu mums kā skolotājiem, jo apkopot rezultātus bija daudz vienkāršāk, kā arī skolēni, un ir tīpaši tie skolēni, kurus es ikdienā nemācu savās stundās, kur mācās pie citiem skolotājiem, atzina to, ka viņiem bija ļoti interesanti pildīt šos te uzdevumus, un pamazām viņi sāka arī prasīt no citiem skolotājiem to, lai viņiem stundās arī tiek šīs te tehnoloģijas piedāvātas. Un vēl ko es darīju saistībā ar projektu Klikšķis, tās bija 2 atklātās stundas, uz kurām bija aicināti mani skolas skolotāji. Kopumā tās bija 2 stundas. 1 stunda bija par balsošanas pultīm un 1 stunda par planšetēm, uz kurām ieradās 6 skolotāji. Viņiem ļoti patika, un viņi man pēc tam arī jautāja, un es viņiem palīdzēju, parādīju, kā var izveidot šos te uzdevumus, tā, lai tas neaizņemtu ļoti daudz laika un nebūtu ļoti jāieguldās tajā. Bet šodien gribu pastāstīt arī par kādu citu klikšķi.
Un tas bija klikšķis, kas notika manī. Pareizāk sakot, te bija vairāki klikšķi. Un pirmais, tas ir, ko es cīnījos pirmajā gadā un arī lielu laiku otrajā gadā, bija cieņa, ko es gribēju panākt savā klasē, lai skolēni cienītu mani, lai cienītu viens otru. Bet tad ļoti ātri sapratu to, ka to nevar panākt citā veidā, kā tikai rādot piemēru. Un tas arī parādījās gada beigās skolēnu aptaujās, kad skolēni teica, ka tas, ko viņi visvairāk novērtē manī un mūsu stundās, ir tas, ka es vienmēr izturos ar cieņu, es nekad nekliedzu skolēniem, nekad neatsaku palīdzību viņiem, arī tad, ja viņi man ir ļoti nokaitinājuši tajā stundā vai kādā no iepriekšējām stundām. Vēl viens klikšķis, kas arī notika netik ātri, tas bija apmēram šī gada sākumā, bija tas, ka es sapratu, ka skolēni var, jo, protams, misijas skolotājiem ir jau pašā sākumā jādomā, ka katrs skolēns var, bet aizejot uz tehnikumu man tā nelikās. Bet tad es sapratu to, ka nav nemaz tik traki, un ir arī tur skolēni, kas var, un daudz ir tādu skolēnu, ja tikai pie viņiem pieiet, varbūt mazliet citādāk, varbūt ļauj viņiem dod mazliet vairāk laika, tad arī viņi var izdarīt ļoti daudz un var strādāt stundās daudz, var piedalīties dažādos konkursos. Un, kas man liekas ļoti svarīgi, viņi var uzņemties atbildību par sevi, par to, vai viņi iesaistās stundās un kā tas attiecas arī uz viņu rezultātiem. Un vēl viens klikšķis, kas notika manī, ir tāda atziņa, ka skolēni arī dara. Un šeit es gribētu īpaši izcelt 302. grupu, kas ir 3. kursa galvenieki, 14 puiši, ar kuriem mums izveidojās ļoti, ļoti laba sadarbība. Viņi vienmēr ļoti aktīvi strādāja stundās, un viņi šī gada sākumā man sāka prasīt, lai mēs darītu kaut ko vairāk nekā tikai mācītos stundās. Un mēs ar viņiem esam bijuši uz daudziem dažādiem muzejiem. Pēc viņa iniciatīvas esam meklējuši Jelgavā vietas, kas ir saistītas ar rakstniekiem, kas bija ļoti interesants uzdevums, ko viņi izdomāja paši. Esam bijuši uz Latvijas Lauksaimniecības universitātes atvērto durvju dienu, pēc kuras 3 skolēni pienāca pie manis un teica man paldies. Un teica, ka viņi noteikti mācīsies augstskolā un arī centīsies saņemt tik labas atzīmes, lai varētu dabūt Vītolu vai kādu citu stipendiju, uz ko es arī viņus biju mudinājusi, un par ko man tiešām bija liels prieks. Un tas bija tas, kad arī notika 4. klikšķis manī, kad es sapratu, ka ir bijis vērts šos 2 gadus strādāt tehnikumā, lai gan sākumā varbūt tā nelikās, bet tie augļi, kas pēc tā lielā smagā darba varbūt neparādās uzreiz tik ātri, kā varbūt kaut kur citur, bet tad, kad viņi parādās, tad tie ir ļoti, ļoti saldi. Un varu pateikt arī to, ka ir vērts arī turpināt darbu, jo es arī turpināšu nākamgad strādāt tehnikumā. Paldies!